Svari, šī ir jūsu prognoze nedēļai no 25. līdz 31. martam. Skatāmies, kas jūs sagaida nedēļas sākumā. Nedēļa iesāksies tā raiti, lēnām, mierīgi. Šī ir lēna kārts, bet ar kaut kādiem materiāliem, domām par materiālo. Vai nu tas būs kaut kāda plānošana par to, kā kaut ko realizēt saistībā ar dzīves uzlabošanas, kvalitātes uzlabošanu. Iespējams arī kaut kāda naudas plūsma, iekšā vai ārā izdevumi. Skatāmies tālāk, nedēļas vidus priekš svariem. Kaut kādas domas nelāgas jūs apciemos nedēļas vidū. Iespējams kaut kāda varbūt negulēta nakts vai par kaut ko bažīsties, satrauksties. Nekādas tur vārnas lido, tā kā domas. Gaiņājiet viņus prom, neļaujieties negatīvajām domām un emocijām un sajūtām. Šķēršļi nāk un iet, viņi noteikti pāries. Skatāmies, ar ko mums beigsies nedēļa. Svari. Reku šāda te jauka kārts, kur notiek iešana pretī labākajam. Kā ja jūs kaut ko šaubījāties nedēļas vidū, domājāt, bažījāties, ko darīt, nevarējāt izlemt, kur jūs būsiet pieņēmuši lēmumu jau uz nedēļas otru pusi beigām un iesiet pretī savai saulei, labākai, gaišākai nākotnē, pieņemsiet kaut kādu pareizu lēmumu. Kā lai jums izdodas, svari! Un, ja jūs vēlaties pieteikties individuālai konsultācijai pie manis, tad to var izdarīt manā mājaslapā dītarot.com. Lai veicas!